pienākusi māja pēdējā svētdiena, un šodien pie mums raidījumā Tintnīca ir ieradies Ralfs Eilands. Sveiks! Sveika! Sveiki! Jā, visi. Tu esi gan dziedātājs, gan komponists, gan vadi arī TV šovus. Kā tu sevi definēji? Kā tu definētu savu lomu? Es definēju savu lomu, ka vienkārši mūziķis un pārējais viss, kas no tā izriet, kaut kā notiekās arī. Bet jā, galvenā pamatdoma ir tāda, ka man ir sava filozofija, kaut kādas savas idejas. Es sev uztveru kā ziņnesi, kurš tās savas lietas var izteikt caur mūziku. Tu minēji savu filozofiju, savas kaut kādas idejas, vai tu tās esi guvis dzīves laikā, vai esi smēlējis arī atziņas no kādām izlasītām grāmatām? Jā, arī no šitiem te visiem nāk man tās manējās idejas. Kā es dzīvojot dzīvi, protams, kaut ko redzot, kaut ko izjūtot, kaut ko iemācos un pats gūstu atziņas, bet grāmatas jau bieži vien ir tāds veids, tāda lieta, kuru tu izlasi, un tad varbūt kaut kas tavs piedzīvotais ir citos vārdos aprakstīts. Un tad tu aizdomājies, wow, šitā tiešām ir. Es uztveru grāmatu kā tādu labu veidu, kā, piemēram, aizstāt 10 gadu dzīves pieredzi. Tu vienkārši citreiz var izlasīt vienu grāmatu, un to visu, ko 10 gados būtu iemācījies kaut kādā konkrētā jomā, nelasot nevienu grāmatu, izlasot vienu grāmatu, tu iegūsti. Vienkārši tu laiku sašaurini. Vai tev liekas, ka var mācīties arī no kādu varoņu, kas ir pieminēti grāmatā, kļūdām un nepieļaut tās? Vai grāmata tiešām var aizstāt lielu daļu arī reālās dzīves pieredzes? Es domāju, ka grāmata nevar aizstāt reālās dzīves pieredzi. Tādā ziņā, ka foršāk vienmēr, ja tu pats piedzīvo to, izņemot, protams, no kaut kādām nepatīkamām lietām. Tad to labāk vienkārši iemācīties no grāmatas un viss. Un nekad uz savus ādus neizbaudīt. Bet varoņu lietas tiešām, jā, tās var mācīties, jo tie varoņi, piemēram, pasaku tēli arī, autors jau to parasti personificē ar savu dzīvi. Visas grāmatas, uzskatu, vairāk vai mazāk tiek personificētas savu dzīvi. Ja kāda netiek, tad es tiešām nezinu, nevaru iedomāties tagad uzreiz tādu autoru, kurš ir uzrakstījis grāmatu un no zila gaisa nekad to nav savā dzīvē redzējis, piedzīvojis, vai viņam nav pašam nekādas asociācijas to. Tā vienkārši nav. Tāpēc no varoņiem var mācīties, un labās lietas vienmēr ir foršāk pašam pieredzēt. Un kā ir ar tevi? Vai tev ir kāda grāmata, kuru izlasot, tu esi guvis kādas būtiskas atziņas un pēc tam varbūt pārdomājis savu dzīves filozofiju? Yes, tā ir šī grāmata, Napoleona Hilla grāmata Domā un kļūst bagāts. Es šo grāmatu esmu pārlasījis vairāk kārt. Un tagad viņa man vienkārši somā visu laiku ir līdzi. Un kad vajag, es viņu atveru vaļā un kaut ko izlasu. Šī grāmata ļauj justies laimīgākam. Un ļoti maldinošs nosaukums, manuprāt, kā iegūt miljonu, tur domā, kļūst bagāts un tā tālāk un tā joprojām. Bet šī grāmata palīdz tev sastādīt pašam tādu plānu un skatīties reālāk uz dažādām lietām un gūt arī kaut kādu zināmu motivāciju. Man ir grūti pāris vārdos izteikties par motivējošu grāmatu. Vienkārši var pateikt, ka šī ir grāmata, ko es iesaku vienmēr visiem saviem draugiem. Un arī ne draugiem. Vienkārši visiem es iesaku izlasīt šo grāmatu. Viņi ir baiglābi. Bomba. Un otra grāmata, kas man ir ļāvusi kaut ko pamainīt savā domāšanā, kukaiņu baigi staigā. Tā nav konkrēti šī grāmata, bet jebkas, kas ir budisms. Es budismu diezgan daudz lasu. Man ļoti patīk tās atziņas, jo viņas ir īsas, kā naglais galvas pamācošas. Tu minēji, ka tevi interesē budisms. Vai ir vēl kādas reliģiska satura vai garīga satura grāmatas, kuras tu lasi? Īsti nē. Es lasu tikai budismu. Kas ir tas, kas tev tur piesaisti? Tās man piesaista arī tās atziņas un tas stāstu veids. Agrā bērnībā man ļoti patika pasakas, kad man lasīja vai mamma vai nome. Un budisms tās ir tādas īsās pasakas, es uzskatu. Bet katrai pasakai ir tā kā ar karoti mutē iebāž doma beigās. Pasakās citreiz tevi pašam jāsaprot. Budismā tev pastāst tā, tagad saprat, ok,
nākamais stāstiņš. Citas reliģiskas grāmatas es nelasu, jo es esmu lasījis, protams, Bībeli, bet Bībele man nav tāda grāmata, kurai kaut kādi jauni stāstiņi un viss kaut kas, ko es tagad varētu pirkt visu laiku un lasīt. Bet budismam tie stāstiņi ir tādi daudz un dažādi, un katrā pasaules malā var savējo iegādāties, un vienmēr kaut kas jauns un atšķirīgs tur būs. Neuzskatu īsti, ka tā ir tik ļoti reliģiska kā pamācoša grāmata. Tu minēji, ka tev bērnībā daudz lasīja pasakas, vai tu atceries kādas un kādas tev bija izjūtas, kad tas notika? Jā, man visvairāk patika aiziet tur, nezinu, kur atnest to, nezinu ko. Bet es esmu galīgi aizmirsis, kas tur bija. Bet es prasīju gandrīz katru vakaru aiziet tur, nezinu, kur atnest to, nezinu ko. Un es vēl nesen iedomājos, ka man vajag to pasaku kaut kur atrast un izlasīt. Viņi ir diezgan populāri, tāpēc man šķiet, ka es viņu pat internetā varētu atrast. Tu minēji, ka internetā tu varētu viņu atrast, un vēl tu minēji, ka nesā visu laiku līdzi grāmatu. Vai es arī lasīju elektroniskā veidā grāmatas, un kāds ir tavs viedoklis par to? Jā, es esmu lasījis. Man iPadā ir kādas 4 grāmatas, nekas daudz nav. Divas ir par budismu tēmu, arī stāstiņu visādi. Tās izlasīju ātri, bet ar mocībām un garākus stāstus īsti arī nevaru palasīt romānus vispār. Ļoti, ļoti nepatīk. Man sāp acis, un varbūt vienkārši tāpēc, ka man sāp acis. Es zinu, ka citi var palasīt, es nevaru. Man reāli sāk sāpēt acis, un man tā nav nekāda bauda lasīt no iPad vai no datora. Nē, tā man nepatīk. Tu esi arī sociālajā tīklā Twitter, kur to principā uzskata par tādu kā mini-blogu, kur cilvēki izsaka savas domas. Un kāds ir tavs viedoklis par to, ka tā doma tiek arvien vairāk sašaurināta un cilvēki mēģina arvien īsāk izteikties? Baigi slikti. Tas ietekmē ļoti mūsdienu paudzi jauno. Dziesmas paliek arvien īsākas, filmas paliek arvien īsākas, video arī. Tiek viss ļoti uzskatām parādīts tāda. Es neteiktu, ka tā ir popkultūra, jo popkultūra ir visādos laikos atšķirīga, bet tāda pārpopkultūra, manuprāt, sāk dominēt, kad viss ir vairāk kvantitāte, ne tik ļoti kvalitāte mūsdienās. Un cilvēkiem uzmanība arī ir daudz mazāk uz visādām lietām. Un tas ir vispār brīnums, ja kāds vēl lasa grāmatas no jaunajiem, nopietni. Kaut ko tādu reāli saturīgu, kur nav tik ļoti bildīts, bet reāli arī kaut kāda ideja apakšā. Sāk visādi vampīru stāstiņi rullēt, kur viss ir tiešām tādi ļoti primitīvi parādīts un ļoti jēli, manuprāt. Tāpēc man nepatīk tas, ka šaurais Twitters, lai arī es viņu lietoju ļoti, jo man ir jāpielāgojās laikiem, lai es izdzīvotu. Bet šaurais Twitters jau tur vaina, šauras 6 sekundžu video un dziesmas arī viss kaut kas tā. Nepatīk. Man patīk, ka ir gāri, mierīgi, ar ievadu un iztirzājumu, un tad ir arī nobeigums. Tu minēji, ka kvalitāte vairs nav tik svarīga kā kvantitāte, un mūsdienās ir ļoti daudz grāmatas, kas ir kādi bestselleri un tiek nepārtraukti izdots atkal un atkal. Bet kā ir ar tevi, ka tu ieej grāmatnīcā un tu vēlies nopirkt kādu jaunu lasāmvielu? Kā tu izvēlies no plašā klāsta? Tas ir tāpēc, kā es daru ar mūziku. Es mūziku arī nevis jaunas albumus pērku, bet tieši izdošanas ziņā, bet vecas mūziķis, kurus vēl neesmu izpētījis. Kaut kādu viņu plati, kaut kādu seno, un kas ir akali izdotu vai kaut kas tāds. Jaunos neskatos. Napoleons Hills, domā, kļūst bagāts ir... Tā, te nav rakstīts, bet viņš ir bestsellers jau vairāk nekā 100 gadus, manuprāt. Vairāk nekā 100 gadus bestsellers. Un tā skaitās veca grāmata, bet viņa joprojām ir bestsellers, un es pērku tādas. Mums ir vēl... Ir arī jaunas, kuras pērku. Tur mūks, kurš pārdeva savu Ferrari, kaut kas tāds, bet tas arī tās manas nozarītas filozofijas, psiholoģija. Psiholoģija, filozofija, to es varu pirkt jaunu arī.
Bet romānus man ir grūti īstenībā iegādāties jaunus, tāpēc, ka man patīk vecie, man patīk Remarks, man patīk aizmirs autori, bet tas pats vecais Cīņas klubs, kurš tika arī filmā uzņēmis, man patīk 3 vīri laivā un visādi šādas grāmatas, kuras jau ir ilgākus gadus, jau ir bestselleri. Bet no jauniem, kas ir manam priekam un lustei, jo laikam nevar dabūt Latvijā, un laikam esmu Batman fans. Es lasu Batman komiksus. Tas ir tas, ko es no jaunajām grāmatām varu nopirkt vienmēr, jebkad. Un Stevens Kings, tas ir tā, es tagad attaisnojos jebkuram, kurš saka, tā ir bērnu lieta. Nē, tā nav bērnu lieta, jo pat Stevens Kings ir teicis, ka tieši šis autors, Franks Millers, ir viens no labākajiem detektīvu autoriem. Ne tikai komiksos, bet vispār. Un Franks Millers rakstā tikai komiks, manuprāt, tikai Batmanam un vēl citiem komiksiem. Un tāda frāze pasakot, Stevens Kings pasaka, ka principā Franks Millers cīnās ar Arturu Conan Doyle, Sherlock Holmes un citiem. Šos nevar dabūt Latvijā. Es vienmēr, kad aizbraucu uz ārzemēm, es pērku komiks. Zviedrijā ir daudz, Lielbritānijā, protams, Amerikā arī daudz, bet Amerikā es vēl neesmu bijis. Tā kā komiks man arī rulē. Kāpēc ir tā, ka nevar pieņemt mūsdienu literatūru, vai ir bijusi kāda vilšanās nopērkot kādu jaunāko darbu? Jā, es nopirku Harry Potteru, kad bija maziņš, un man ļoti nepatika. Nesapratu, kā ar tādu lasīt. Bet es nesaku pa visām grāmatām, ir jau arī, protams, kaut kas labs. Man vienkārši ir tā, ka es vairāk arī to krēsli, ka man iedeva kāds palasīt. Es neesmu lasījis viņu tā, bet atšķīru vaļā palasīt. Vāks ļoti nepatīk. Kā ir ar komiksiem? Vai tu jau sāki lasīt tos ļoti agrā vecumā, vai kā tu saki, tikai nesen? Nē, es domāju, ka komiks ir viss, kas Donalds Dāks, sīkajiem. Bet tad es skatījos Batman filmas, Multenes, arvien vairāk sāku fanot par Batmanu. Un sāku interesēties arvien vairāk arī cilvēki visādi, kam sekoja Amerikas aktieri un kuru kādiem aktivitātēm sekoja cīkstoņi. Viņi ik pa laikam ieliek tur bildes savos sociālajos tīklos, ka viņi lasa kaut kādu komiksu. Es domāju, kas tas tāds ir, kā var pieaudzis cilvēks komiks lasīt. Un tad es izpētīju caur to Batmanu un caur viņiem, ka tā ir baigā štēle īstenībā. Ka to var arī, ka tur ir reāli baigie autori apakšā, kuri domā riktīgi scenārijus un visu pārējo un raksta. Kas ir tas, ko tu gūsti lasot komiksus, vai tur ir kādas nozīmīgas dzīves atziņas, tāpat kā budismā? Komiksos nav tik ļoti dzīves atziņas, kā vairāk piedzīvojums. Tas ir tāds piedzīvojumu lasīšana. Komiks ļauj laikam izdzīvot to, ko es nekad neizdzīvošu. Kādas pārdabiskas lietas, kāda fantāzija pasauli. Tu minēji, ka tev ne Harijs Poters, ne krēsli, kas ir mūsdienu tā fantāziju pasauli, kas tiek būvēta jaunākajā literatūrā, nepatīk, bet komiks arī ir fantāzija pasauli. Kā tu atšķir tādu labu darbu no sliktu darbu, kas tev nevisai patīk? Tā ir gaumas lieta. Vienkārši kas kuram patīk. Es jau nekad nestādu savu teikto, piemēram, ka es kaut ko pasaku, citreiz sarunā ar kādu un kāds apvainojās, saku, bet tas ir mans viedoklis, es to nestādu kā faktu. Es vienā brīdī nesaku, tā ir, točini, tas ir fakts pasaules. Tās viss tā ar manu kaut kādu uztveres vērtību prizmu iet. Es nošķiru tā vienkārši, vai man ir interesanti lasīt, vai man nav interesanti lasīt. Vai man šķiet, ka tas ir kaut kas labs, vai man šķiet, ka tas ir pilnīgs krāms. Tā es to nodalu. Kā tev gāja skolā ar obligāto literatūru? Neizlasīju nevienu. Es neizlasīju nevienu, es samānījos un kaut kā uzrakstīju tos darbus par tām grāmatām. Es negribēju lasīt nevienu. Kāpēc tā? Vai tev bija, ka tev ļoti atgrūda tā literatūra, vai tieši tāpēc, ka tā bija obligāta? Viss, kas ir obligāts, to es negribu lasīt. Man jau likās sākumā, ka es vispār nelasīšu. Esmu tagad diezgan aktīvs lasītājs, bet šit, ka es nelasīšu līdz brīdim, kad es izlasīju Aleksandra Grīna Dvēseļu puteni. Lai gan tas bija, tā ir vienīgā grāmata, ko esmu izlasījis no obligātajām skolām. Jo es viņu izlasīju kaut kādā 7. neatceros, vai 8. vai 6. klasē. Ļoti jauns bija. Un nesu priekšā
stādīt, tur stāstīt, un skolotāji teica, baigais malacis, ka kaut ko tādu lasi. Jo man šķiet, es biju lasījis tos Harijs Poters un vispārējo, man šķiet, ka tās grāmatas ir briesmīga lieta un ka viņas jāmet ārā un jānīcina, labāk filmas skatīties. Bet tad es izlasīju Aleksandra Grīna Dvēseli Puteni un sapratu, ka grāmatas ir forši. Kas bija tas, kas tev tur piesaistīja? Vai tās bija nacionālās vērtības vai kaujas apraksti? Laikam tas, ka man ļoti patika kariņu tēmas. Es skatījos dokumentālas filmas, man patika filmas par kariem, vēstures stundas vienmēr man šķiet ļoti interesantas. Un tad ir tāda grāmata par latviešu karavīriem un visu, ko viņiem vajadzēja piedzīvot. Un tas man likās vienkārši fantastiski. Un tur bija gan baisas vietas, kur aprakstīja tā, ka es naktī principā lasīju vakarā to grāmatu un es pašķīru vēl. Man nāca miegs, jo gribēju iet gulēt, bet es palasīju vēl uz priekšu ar cerību, ka tur būs kaut kas mierīgāks, lai es varu aizmigt, lai man murgi nerādās. Un tur bija arī tādas ļoti patīkams lietas, kuras liek tā forši uzelpot, kaut kādu manā nedaudz optimismu iegūt. Man ļoti patīk tā grāmata. Manuprāt, tur bija viss, kas man tajā brīdī bija nepieciešams. Tev skolas laikā noteikti bija jāraksta arī dažādi literārie darbi. Kā skolotāji vērtēja tavus domrakstus? Ne pārāk labi, manuprāt. Mums bija, man ļoti liels prieks, ka mums, manā skolā viņi joprojām pasniedz pēdējās latviešu valodas skolotāji, jo man pa klasēm mainījās. Tā pēdējā bija stingra, tādā ziņā, ka viņa stingri vērtēja. Un viņa teica, ka pēc tam jums eksāmenā būs vienkārši labāks vērtējums. Un tā arī bija. Ja klasē ir 6, tad eksāmenā ir 9. Es biju tāds, es neesmu nekāds baigais domrakstu rakstītājs. Man šķiet, ka man arī blogi nepadodās nekas, tāpēc es to vienkārši nedaru. Es reizēm savus domas uzlieku, bet man nešķiet, ka manas rakstīto ir interesanti lasīt nevienā brīdī. Tāpēc es daru to, ko es daru, es muzicēju un lasu citu rakstīto. Domrakstus man nepārāk labi vērtēja. Jo citreiz man bija arī tā, ka man liek uzrakstīt mana pozitīvā diena. Pieņemsim, es nesaku, tāda tēma bija. Un man ir sūdīga diena, un es vienkārši uzreiz pasaku, es nevaru. Tas ir tas mans spīts, varbūt, kad es pasaku, nevaru un visu, un nevaru uzrakstīt. Bet es tiešām nevaru uzrakstīt reizēm. Es nevaru tā uz pasūtījumu izdarīt neko, kas ir radoši. Bet es saprotu, ka tu savām dziesmām arī esi tekstus veidojis pats. Kāda ir atšķirība, ka tu raksti dziesmai tekstu un ka tev kāds liek uzrakstīt vienkārši lasāmu materiālu? Lasāmā materiālā lielā tekstā jānotur uzmanība, lai tas ir interesanti. Mūzikā tam ir jāskan labi un tur jābūt labai domai. Un tur tas ir citādāk. Tas ir vairāk, tas arī pat nav dzejols, jo dzejoļi arī uzskata ir citādāk. Tāpēc man šķiet, ka brīžiem, kad dzejnieks saraksta dziesmai tekstu, tas brīžiem man šķiet, ka nav tik labi, kā vienkārši, ja mūziķis sarakstīs tekstu. Tas ir pavisam citādāk. Tur ir konkrētos vārdos, konkrētas lietas jāieliek. Laikam varbūt tāpēc, ka es nemāku domrakstā izplūst un uzturēt to uzmanību. Iespējams tāpēc. Es nemāku tik ilgi domrakstā uzturēt uzmanību. Vai tev ir kāda doma, ko tu vienmēr ieliec vārdos, kurus tu raksti dziesmai? Pilnīgi vienmēr. Jā, man nepatīk, ka saraksta pa bestēm. Pa visiem klubiem un par to, ka krūti iet un pamostās un ir reāli laba diena un jēja. Nepatīk. Man šķiet, Latvijā ir pārāk daudz banālu tekstu mūsdienās, tajā popmūzikā, ko daudz klausās. Vienkārši vāks, vēmt gribās. Un dzejoļus kā tādus, es saprotu, tu neesi mēģinājis rakstīt? Es esmu mēģinājis, tie ir palikuši tikai pie manis. Nezinu, varbūt kaut kad publicēšu, varbūt nē. Bet es pats lasu Aleksandru Čaku, ļoti patīk. Tas ir pilsētas motīvs vai kāds vīrišķīgais motīvs, kas tev tur piesaista? Man īstenībā piesaista arī tieši abi motīvi, ko tu teici. Pilsētas motīvs, jo es vienmēr esmu uzskatījis sev par tādu pilsētas cilvēku. Un tas vīrišķīgais, ka viņam ir pārdzīvojumiem,
ka viņam ir tās džeka pārdomas, kuras katram džekam ir bijušas, un viņš to tik skaisti uzraksta. Viņš to uzraksta tā, kā es gribētu mācēt kaut kad meitenei pateikt. Ka viņa man prasa, kāpēc tu tāds, vai arī ko tu gribēji pateikt. Un ir tās lietas, mēs džeki domājam tās lietas, ko Čaks raksta, bet ja mēs mācētu to pateikt tā, kā viņš to ir uzrakstījis, tad būtu baigi labi. Es domāju, ka tev nevajag satraukties tādēļ, ka Aleksandrs Čaks ir dzīvē īstenībā bijis ļoti kautrīgs, un tas, ko viņš izteicis dzejā, nekad nav izteicis realitātē. Varbūt tāpēc man viņš arī patīk, jo es dzīvē arī esmu ļoti kautrīgs cilvēks. Tā kā ir uz skatuves, tad ir citādāk, bet ikdienā grūti sapazīties vispār cilvēkiem. Es palūkšu tev ar Tintu uzrakstīt novēlējumu klausītājiem un skatītājiem saistībā ar grāmatu lasīšanu. Es domāju, ka tev noteikti ir kaut kas, ko pateikt. Jā, es pirms tam pasaku arī vēl vienu lietu. Zinātkāriem galvenais būtu. Es esmu lēns lasītājs, bet šī ir grāmata, kur man ļoti patīk par mūziku. Ja es citas grāmatas izlasu mēnešu laikā, tad šo biezo blāķi es izlasu 2 nedēļu laikā, jo esmu zinātkārs uz mūziku. Un es novēlu jums visiem būt arī zinātkāriem un atrast savu īsto grāmatu. Tā. Nolas arī skatītājiem, ko tu esi uzrakstījis. Esiet zinātkāri un jūs atradīsiet savu grāmatu. Paldies tev par sarunu. Paldies. Paldies jums, ka skatījāties. Šī bija mūsu sezonas pēdējā raidījuma sērija. Tiksimies nākamajā sezonā, kas būs rudenī. Paldies, ka bijāt kopā ar mums.